Mums lija visu naktī un turpina līt. Bet neteikšu, kad ir augsts, bet līst. Nu, lai līst. Brokastis ēdīsim gultā varbūt. Mums rekur pretējā mājā pār ielai tur vesels lārums ar banāniem, kokiem. Mums atkal saule spīd. Un skaties. Un tādi te meži mēs tur gājām garām, tur vienai mājai tā no tā bārkāpām lejā. Es nezinu, kā viņi tur staigā cauri. Tur, nu kā mežā. Un tās nolauztās lapas nolūzušās, tie stumbri kaut kādi. Vai prātā. Bet, nu jā, viņi te ir visur. Man liekas, tur tālāk arī banāni, nezinu. Neatšķir vēl pagaidām, man liekas, tur arī banāni. Nu, viss spīd saules, vispār neko neredzu. Kāpēc man patīk Madeirā? Tāpēc, ka te vienu brīdi ir lietas, pēc tam otrā brīdī vienkārši nevar izturēt vairs, cik ir karsti. Tā kā mums banāni ir visur. Un mēs nu atkal ejam. Šoreiz mēģinām iet ar kājām. Izdomājām šodien, ka mēs vispār nekur nevilksimies, kaut gan mēs jau bijām izvilkušies ar mašīnu. Bet man prispičala 8-kājas salātus pagaršots. To es jums parādīšu. Banānu plantācijas. Vā, kā viņas vākt, užas. Lejā mēs noiesim, bet vai mēs uzkāpsim atpakaļ, es nezinu. Tāpēc mēs ejam. Ja man gribās ēst, tad man gribās ēst. Nē, man ēst baigi negribās, bet es ķaulītē maizjā. Uj, tu smīksti, jā. Man visi ir saulītes un pelītes. Tā kā mēs ejam kaut ko apēst. Un vēl banāni. Un vēl banāni. Tāda sajūta, ka viņi vispār neko citu neēd, ka tikai banānus. Tur visur ir banāni. Bet banāni ļoti garšīgi. Ļoti garšīgi banāni. Oh. Un kā te vispār cilvēki staigā? Bez banāniem te vēl aug cukurniedras. Mēs viņus vēl kaut kur, manuprāt, redzējām, bet es neatceros vairs kur. Mēs turpinam ceļu uz Dos Amigos. Un te nu mēs ar ponču. Tās laikam ir kaut kādas ādiņas cūku un gaidam oktopusus savus. Tikām pie sava ēdiena, man ir oktopusa salāti un vīram ir marināts oktopus. Paēdām, padzērām, atpūšamies. Jo augšā iet, bļāviens, šeit ir točni jāizvēlas. Tu gribi ēst, vai tu gribi sēdēt mājās, vai tu gribi ēst un braukt ar mašīnu un nedzert. Jā, jo, nu, ir kā ir. Mums vēl rekur tur kalnā jākāpj. Visu šo te posmu mēs jau norāpojām. Mums vēl tagad tur un vēl kaut kur, jā? Jā. Labāk neiet Madeirā dzert ar kājām. Bet kamēr mēs sēdējām, mēs sapratām, ka tas ir tas, ko mums vajag. Miers, klusums. Cilvēki atnāk, paņem sev kaut kādu tur pudelīti, nav obligāti ar alkoholu. Uzpīpē, padzer, pasēž pāris stundiņas miervējā un iet tālāk savās gaitās. Mēs uzrāpāmies tik tālu, ka mums palika līdz mājām 100 metri, bet tie, man liekas, ir... Tur parāda kāds liņas. Bet tie ir mums pašā augšā taisni. Bet tie ir paši grūtākie. Rekur mūsu miskastes. Un tur mūsu māja, tur augšā kalnā. Jā. Uzrāpojāmies kalnā no bāra restaurante Dos Amigos. Samaksājāmies 49,50. Tātad mums bija oktopusa salāti 11, tie bija man, oktopus marinēts vīram arī 11, katrs izdzērām pa 4 pončām 24 eiro un 3,50 pa to kukurūzas maizīti. Kopā 49,50. Paēdām, atpūtāmies, izbaudījām lietu, nācām mājās pa lietu, bet beigās mēs tikām tomēr mājās.